CCTV drošības kameras darbojas kā labs atturēšanas līdzeklis pret noziegumiem, piemēram, ielaušanos un transporta līdzekļu zādzībām. Tomēr daudzos gadījumos noziedznieki nonāk kameru ierakstos, bet viņi nekad netiek identificēti. To pašu var teikt arī par dažiem pazudušo cilvēku gadījumiem, kad viņi ir redzami drošības kameru ierakstos, bet nekad netiek atrasti. 20. vietā. 47 gadus vecā Pamela Butlere nav neredzēta, nedevusi par sevi ziņu savai ģimenei un draugiem kopš 2009. gada 14. februāra. Un policija ir aizturējusi viņas draugu, José Rodrīgesu Krusu, jo uzskata, ka viņš ir atbildīgs par viņas pazušanu. Viņu aizdomas radās, kad viņi pārskatīja novērošanas kameru ierakstus no Pamelas mājām, un tas, ko viņi redzēja, uzreiz lika viņiem aizdomāties, ka pie vainas varētu būt noziedzīga rīcība. Pazūšanas dienā Pamela bija plānojusi Valentīna dienas vakariņas kopā ar savu māti Telmu un Rodrigesu Krusu, taču viņa neieradās. Tika uzsākta pazudušas personas lieta, taču izmeklētājiem neizdevās atrast nekādas viņas pēdas. 2016. gadā Pamela tika oficiāli pasludināta par mirušu. Tāds tika atklāts, ka Rodrīges Kruss bija precējies ar 2 sievietēm vienlaicīgi un ka arī viņa pirmā sieva bija noslēpumaini pazudusi. Video novērošanas ieraksti no Pamelas mājas parādīja, ka Rodrīges Kruss ieradās un tad vairāk kārt devās iekšā un ārā no mājas 4 dienu laikā. Tiek uzskatīts, ka tieši šajā laikā viņš atbrīvojās no pierādījumiem, neskatoties uz viņa apgalvojumiem, ka Pamela bija izbeigusi viņu attiecības un ka viņš vienkārši atgriezās mājā atkal un atkal, lai savāktu savas mantas. Rodrīges Kruss tika arestēts un apsūdzēts noziegumos pret Pamelu un savu bijušo sievu, un pēc vainas atzīšanas viņam tika piespriests 52 gadu cietumsods. Pamela nekad nav atrasta, taču policija tagad ir slēgusi viņas lietu. 19. numurs. Novērošanas kameras ieraksts no muzeja Platsmutā, Nebraskā, lika daudziem cilvēkiem apšaubīt, vai nedzīvi priekšmeti var būt apsēsti, jo viena no ēkas kamerām fiksēja kaut ko tādu, kas nedrīkstētu būt iespējams. Attiecīgais muzejs saucas Museum of Shadows, un to izveidoja Neits Rādermans, demonologs, un viņa sieva Keita, kura ir mēdījis. Kopā viņi vijāc un izstāda artefaktus no visas pasaules, kas, kā tiek uzskatīts, ir apsēsti, un muzejs ātri kļuva populārs gan turistu, gan vietējo iedzīvotāju vidū. Video novērošanas ieraksta laikā viņi bija savākuši vairāk nekā 3000 šādu artefaktu. To starpā ir lelles, par kurām tiek apgalvots, ka tās pārvietojas pašas no sevis, Ouija dēļi un pat mēbeles, kuras tiek uzskatītas par saistītām ar paranormālām parādībām. Iepriekš viesi ir piedzīvojuši, ka durvis atveras pašas no sevis, artefakti pēkšņi pārvietojas tā, it kā tos kustināta neredzama roka, un vienā gadījumā kāds apmeklētājs ziņoja, ka viņš saskrāpējis kaut kas, ko viņš nespēja ieraudzīt. Nātam un Kātijai tās ir ikdienišķas pieredzes. Taču daudzi cilvēki izvairās no muzeja, kā no mēra, baidoties, ka kaut kas pie viņiem pieķersies, pirms viņi pametīs ēku. Tiek teikts, ka muzeja iekšienē valda makabra enerģija, un ja ticēt attiecīgajiem video novērošanas ierakstam, tas nav nekāds pārsteigums. Kādā 2018. gada rītā, kamēr muzejs vēl bija slēgts, video novērošanas kameras, kas ierakstīja viena no telpām, šķiet fiksēja paranormālu aktivitāti tās notikšanas brīdī. Telpā atrodas vairāki priekšmeti, piemēram zārks, bērnu barošanas krēsliņš un bumba, kas redzama guļam uz grīdas. Taču tad bumba pēkšņi paceļās gaisā, it kā to paceltu gars, un daži cilvēki ir izteikuši minējumu, kā ar to spēlējies spoks. Vai tas tā patiešām ir, joprojām nav zināms, taču nekāda galīga izskaidrojuma nekad netika atrasta. Numurs 18. 18. Angatva Rongai, ko vietējie vienkārši sauc par Rongai, atrodas Kažiado apgabalā Kenijā. Šī apgabala iedzīvotāji ir lūguši policiju uzsākt izmeklēšanu par virkni noziegumu, kas tika pastrādāti tur 2026. gada februārī, un viņi ir snieguši novērošanas kameru ierakstus ar aizdomās turamajiem. Vienā no video ierakstiem redzams, kā vīriešu grupa klīst pa ielām, meklējot savu nākamo upuri. Kad viņi ir noskatījuši māju, kurā vēlas ielausties, viņi izvēl kāpnes un atbalsta tās pret mājas žogu. Pēc tam viņi viens pēc otra sāk kāpt pāri žogam un dodas īpašnieka pagalmā, kur mēģina iekļūt mājā. Tas ir biedējošs video ieraksts, kas parāda, kas notiek šajā apkaimē, kamēr tās iedzīvotāji cieši guļ. Vēl kādā video ierakstā redzams vīrietis, kurš ar plikām rokām un kājām kāpj pāri sienai. Liels vācu aitas suns nikni rej uz viņu, taču viņš paliek mierīgs un ķeras pie laupīšanas.
Citā video laupītājam seja līdz degunam ir aizsegta ar sejas masku, un viņš izskatās pilnīgi vienaldzīgs pret to, ka tiek filmēts. Tā kā neviens no šiem vīriešiem nav identificēts, ir iespējams, ka šīs laupīšanas turpināsies, līdz viņus izdosies aizturēt un saukt pie atbildības par viņu ļaunprātīgajiem noziegumiem. Dažas mājas tika aplaupītas 2 naktis pēc kārtas, atstājot apkārtnes iedzīvotājus ļoti satrauktus, jo viņiem nav ne jausmas, kad vai kur zagļi uzbruks nākamreiz. Cerams, ka video novērošanas ieraksti palīdzēs identificēt dažus aizdomās turamos un ka viņus galu galā izdosies atrast. 17. 2014. gadā 23 gadus vecā Kiara Subs dzīvoja Birmingemā, Alabāmas štatā, un viņai bija problēmas ar automašīnas bremzēm. Viņa pastāstīja savam brālim, ka kāds vīrietis, kuru viņa pazina, bija piedāvājis palīdzēt, un viņa jautāja, vai brālis varētu aizvest viņu uz šī vīrieša darba vietu. Kiara iepriekš bija griezusi viņa bērniem matus, tāpēc viņa uzskatīja, ka viņam var uzticēties. Viņas brālis piekrita un aizveda Kiaru uz 5 Points West Boost mobile veikalu, kur šis vīrietis strādāja. Vīrietis bija teicis Kiarai, ka viņš iedos viņai naudu, lai viņa varētu salabot savas bremzes. Bet tad notikumi ieguva dīvainu pavērsienu. Viņa un vīrietis runāja dažas minūtes, un kā redzams novērošanas kameru ierakstā no veikala ārpuses, Kiara pēc tam pieiet pie tumši sarkanas Chrysler automašīnas, kas ir novietota netālu. Viņi dažas sekundes runā ar vadītāju un pēc tam dodas uz automašīnas pasažiera pusi, pirms iekāp iekšā. Pēc tam automašīna atpakaļgaitā izbrauc un aizbrauc, un Kiara kopš tā laika ir pazudusi. 2025. gadā policija veica kratīšanu īpašumā Terrace South ielā Enslī kopienā, pēc tam, kad tika izsniegta kratīšanas orderis. Taču izmeklētāji vēlāk ziņoja, ka nav atraduši nekādus jaunus pierādījumus. Lawrence Dudlejs, vīrietis, kurš redzams braucam ar automašīnu videoierakstā, tika identificēts un nopratināts, taču viņš nekad netika arestēts. Izmeklētāji norādīja, ka viņiem nav pietiekami daudz pierādījumu, lai kādu apsūdzētu Kieras pazušanā, un pēc 16 gadiem viņas liktenis joprojām nav zināms. Ik viens, kam ir jauna informācija par viņas lietu, vai kurš var palīdzēt policijai viņu atrast, tiek aicināts sazināties ar Birminghamas policijas departamentu pa tālruni 205 25 41 782 vai ar Crime Stoppers pa tālruni 205 25 47 777. 16. numurs. 2026. gadā apritēs 15 gadi kopš pēdējo reizi tika redzēts 20 gadus vecais Liks Žolī Durošē. Viņa ģimene joprojām cer, ka kādu dienu saņems atbildes par viņa pazušanu un ir piedāvājusi lielu naudas atlīdzību ikvienam, kurš sniegs informāciju, kas palīdzēs atrisināt šo lietu. Liks sākotnēji ir no Temiskamingas, Kvebekā, Kanādā, taču viņa pazušana notika Northbejā, Ontārio. 2011. gada 4. martā viņš bija devies izklaidēties un ap 23:54 mēģināja apmeklēt Cecilas bāru, kas atrodas Main un Vild ielu stūrī. Taču viņam tika liekta ieeja. Dažos ziņojumos teikts, ka viņa neielaida, jo bija pārāk piedzēries, savukārt citos norādīts, ka atteikuma iemesls joprojām nav zināms. Tad viņš tika redzēts izejam no iestādes un sākumā pagriežoties nepareizajā virzienā, pirms saprata savu kļūdu. Kad viņš pēc 2 dienām nebija atgriezies mājās, viņš tika izsludināts par pazudušu un tika sākta izmeklēšana. Viņš nosūtīja īsziņu savam tēvam 20:51 tajā naktī, un kopš tā laika viņa telefons nav ticis izmantots. Arī viņa bankas konti palikuši neskarti, taču viņa bankas karte tika atrasta Šerbrūkas ielas 500. kvartālā 15. martā un nodota policijai. Apkārtnes meklēšana bija neveiksmīga, un Lūka ģimene piedāvā $50,000 atlīdzību par informāciju, kas palīdzētu noskaidrot viņa atrašanās vietu. Viņi raksturo kā cilvēku ar brūniem matiem un brūnām acīm. Tolaik viņš bija 5 pēdas un 8 collas garš un svēra 150 mārciņas. 2011. gadā viņam bija breketes uz augšējiem zobiem. Izmeklētājs norādīja, ka viņi meklē raksturīgu violetu jostu, ko Lūks mēdza nesāt, taču tā nekad nav atrasta. Ik viens, kam ir informācija par Lūka lietu, tiek aicināts sazināties ar Northbay policijas departamentu pa tālruni 70 54 975. Numur 15. Ziemeļīrijas policija ir vērsusies pie sabiedrības ar lūgumu palīdzēt atrast 39 gadus veco Natāliju Galaheru, kuru neviens no viņas tuviniekiem nav redzējis, kopš viņa tika fiksēta novērošanas kamerās 2026. gada 4. martā. Attēli no šī video ieraksta tagad ir nodots sabiedrībai, cerībā, ka kāds atpazīs Natāliju un informēs policiju par viņas pēdējo zināmo atrašanās vietu.
Ierakstu fiksēja kamera Amēlijas ielā Belfastas pilsētas centrā ap 20:30. Tajā redzams, kā Natālija dodas Kēlana mājas virzienā, un viņa ir redzama 2 vīriešu sabiedrībā. Joprojām nav zināms, vai abi vīrieši ir atrasti un nopratināti, vai arī vai viņi un Natālija viens otru pazina. Tiek uzskatīts, ka tajā dienā viņa bija iecerējusi doties no Derijas uz Belfastu, taču viņas tālākās gaitas pēc novērošanas kameru ieraksta joprojām ir noslēpums. Avoti nenorāda, vai viņa bija plānojusi doties uz Belfastu ar vilcienu, autobusu vai šo 2 vīriešu sabiedrībā, un nav atrasts neviens papildu novērošanas kameru ieraksts. Tāpēc policija ir aicinājusi ikvienu, kurš tajā dienā redzēja Natāliju, pieteikties, lai varētu precizēt viņas pēdējās zināmās gaitas. Ierakstā viņa ir ģērbusies baltā kraklā ar melnu mēteli, melnām biksēm un melniem zābakiem. Policija ir paziņojusi, ka ar katru dienu viņu satraukums par Natālijas labklājību pieaug, un viņi ir apņēmušies pārbaudīt jebkādu informāciju, ko saņems no sabiedrības, lai viņa varētu droši atgriezties pie savas ģimenes. Ja jums ir šāda noderīga informācija, lūdzam zvanīt uz ārkārtas tālruni 101, norādot atsauces numuru 120 905 326. Numurs 14. Kortnija Leika bērnību pavadīja Sentlorensā, Ņūfaundlendā, un visu savu dzīvi viņa bija pazīstama ar savu brīvdomīgo dabu. Viņa un Jasons Paiks iepazinās pusauģgados, un vēlāk viņiem kopā piedzima dēls. Pēc tam viņa iepazinās ar vīrieti vārdā Philips Smits, un pēc visām liecībām tās bija toksiskas attiecības. Par viņu ziņoja policijai pēc tam, kad viņš viņu piekāva, un attiecības tur arī beidzās, taču Smits atteicās to pieņemt. Viņš nosūtīja Kortnijas fotogrāfijas viņas jaunajam draugam, un par viņu atkal ziņoja policijai. Kortnijai tika piešķirts aizsardzības rīkojums, kas ir līdzīgs aizliegumam tuvoties pret Smitu, kurš 4 dienas tika turēts veselības aprūpes iestādē, jo viņš šo ziņu neuztvēra labi. Viņš mēģināja panākt, lai tiesa atceļ šo rīkojumu, taču tas neizdevās. Pēc tam viņš pārkāpa rīkojumu. Vienā dienā, 2017. gada 5. jūnijā, sazinoties ar Kortniju 33 dažādas reizes. Viņu arestēja pēc tam, kad viņš pabrauca garām viņas ģimenes mājai. Viņu arestēja un apsūdzēja visos noziegumos pret viņu, kā arī lika vairs nekontaktēties ar viņu. 4 stundas pēc tam, kad viņš pameta tiesas zāli, Kortnija pazuda. Viņa un viņas jaunais draugs bija aizveduši viņas dēlu uz peldēšanas nodarbībām, pēc kurām viņu atveda mājās. Tika uzsākta pazudušas personas lieta, un karaliskā Ņūfaundlendas policija sāka izmeklēšanu. Tika publiskoti novērošanas kameras attēli no degvielas uzpildes stacijas, kur Kortnija bija iegādājusies dažas preces, taču neviens nesniedza nekādu informāciju. 27. jūnijā Smits tika arestēts, kad viņš tika pamanīts dzeram alkoholu bārā, kas viņam bija aizliegts. Viņa mājā tika veikta kratīšana un tika savākti daži pierādījumi, taču policija atteicās atklāt, ko tieši viņi tur atrada. 30. jūnijā tika paziņots, ka Kortnijas pazušanā tiek turētas aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, un lietu pārņēma smago noziegumu nodaļa. 2. jūlijā pie Tūrbeimena dīķa tika atrasta Kortnijai piederoša lieta, un Smits atzina, ka viņš viņu uzņēmis mašīnā tajā dienā, kad viņa pazuda. Vēl vairākas teritorijas ir tikušas pārmeklētas gadu laikā, kas kopš tā laika pagājuši. Taču Kortnija nekad nav atrasta, un tā kā Smits tagad ir miris, viņš visticamāk paņēma sev līdzi jebkādas zināšanas par viņas atrašanās vietu. Ik viens, kurš var sniegt papildu informāciju par viņas lietu, aicināts sazināties ar Karalisko Ņūfaundlendas policiju pa tālruni 709 729 8000. 13. numurs. Dažkārt šķiet, ka pazudusī persona vienkārši izzudusi no zemes virsmas un vairs nekad nav redzēta, kā tas ir 24 gadus vecā Kaila Fleišmana pazušanas gadījumā, kurš nav redzēts vai dzirdēts kopš 2007. gada 9. novembra. Lai situāciju padarītu vēl sliktāku, viņa vecāki ir izteikuši minējumus, ka viņš kļuvis par noziedzīga nodarījuma upuri un ka viņa mirstīgās atliekas ir apraktas zem daudz dzīvokļu nama, kas tika būvēts laikā, kad viņš pazuda. Taču tas nekad nav ticis pierādīts un joprojām ir tikai minējums. 2007. gada novembrī Kails un viņa ģimene dzīvoja Šarlotā, Ziemeļkarolīnā, un 9. novembrī viņš nolēma doties izklaidēties kopā ar dažiem draugiem. Viņi devās uz komēdijas izrādi un vakara noslēdza Buckhead Saloon, kur viņu iemūžināja novērošanas kameras. Pēc tam viņš tika redzēts novērošanas kameru ierakstos, ejot pa College Street ielu, virzienā uz 6th Street, netālu no restorāna Fuel Pizza. Šī bija pēdējā reize, kad viņš tika redzēts, un lai gan sabiedrībai tika nodrošināti novērošanas kameru attēli, neviens uzticams liecinieks nav nācis klajā ar jaunām ziņām par viņa atrašanās vietu.
Intervijā ar ziņu aģentūru lietas galvenais detektīvs norādīja, ka policija ir apjukusi Kaila lietā, jo nav saņemti jauni pavadieni un nav atrasti nekādi pierādījumi, kas norādītu, kas ar viņu noticis. Ir izteikts pieņēmums, ka viņš varētu būt kļuvis par laupīšanas upuri un ka laupītāji ir atbildīgi par viņa pazušanu, taču tas arī nav pierādīts. Kaila lieta joprojām ir atvērta, taču izmeklēšana ir nonākusi strupceļā pierādījumu trūkuma dēļ. Ik viens, kurš var palīdzēt policijai atrast Kailu, aicināts sazināties ar Šarlotes Meklenburgas policijas departamentu pa tālruni 704 336 49 78. Kaila lietas numurs ir MP2 456. 12. 29 gadus vecās Pegijas Magvairas pazušanas lieta ir tāda, kas ir mulsinājusi gan viņas ģimeni, gan izmeklētājus, jo ir novērošanas kameru ieraksti ar iespējamo aizdomās turamo, taču viņš nekad nav ticis identificēts, un Pegija joprojām ir pazudusi. 2015. gadā Pegija dzīvoja Uvaldes pilsētā, Oklahomā, kur viņai patika pavadīt laiku brīvā dabā, makšķerējot, kempingojot un rūpējoties par savu kazu ganāmpulku. Viņa iesaistījās vardarbīgās attiecībās ar vīrieti vārdā Thomas McIntosh, un neskatoties uz to, ka bija ieguvusi aizsardzības rīkojumu pret viņu, drīz viņa palika stāvoklī un viņi palika kopā. Viņi pārcēlās uz Indiānu, lai sāktu no jauna, taču McIntosha vardarbīgā uzvedība tikai pasliktinājās. Pēc tam, kad viņš viņu šņaudza, viņa nolēma pārcelties atpakaļ uz Oklahomu, kur palika pie savas mātes. Tomēr McIntosh pārliecināja viņu atgriezties vēlreiz, un viņš pārcēlās atpakaļ uz Oklahomu, lai būtu kopā ar viņu un viņa dēlu. Pabeigusi medmāsu skolu, viņa ieguva darbu aprūpes centrā Wellington Hills Nursing Center un sāka satikties ar vīrieti vārdā Richards, vienlaikus izstrādājot plānu, kā aizbēgt no McIntosha. 2015. gada 16. novembrī viņa pabeidza savu maiņu, pēc tam aizveda dēlu uz skolu. Nākamajā dienā viņa jau bija pazudusi, un viņas kravas automašīna tika atrasta bāra stāvvietā netālu no viņas mājas. Video novērošanas ieraksti parādīja, ka kāds iebrauca ar kravas automašīnu stāvlaukumā un to tur atstāja, taču ieraksts bija pārāk graudains, lai varētu identificēt aizdomās turamo. McIntosh joprojām ir vienīgais aizdomās turamais viņas lietā, taču viņa vaina nekad netika pierādīta, un Pegijas lieta joprojām nav atrisināta. Par informāciju, kas palīdzētu viņu atrast, tiek piedāvāta $150,000 atlīdzība. Un ikvienam, kam ir šāda informācija, jāsazinās ar McIntoshas apgabala šerifa biroju pa tālruni 91 868 925 26 vai Oklahomas štata izmeklēšanas biroju pa tālruni 91 842 3667 2 11. numurs. Tika atrasti vairāki video novērošanas ieraksti, kuros redzamas pēdējās zināmās 18 gadus vecā Teo Heisa kustības, kurš pazudis kopš 2019. gada 31. maija. Taču neskatoties uz to, viņš nekad nav ticis atrasts. Teo, kurš bija no Beļģijas, 2018. gadā ceļoja ar mugursomu pa Austrāliju, un neilgi pirms viņa pazušanas, 2019. gada 31. maijā, viņš tika fiksēts video novērošanas kamerās naktsklubā Cheeky Monkeys jaunajā Dienvidvelsā. 2019. gada 6. jūnijā viņa ģimene sazinājās ar Austrālijas policiju, kad viņi nevarēja ar viņu sazināties, un viņš tika izsludināts par pazudušu. Viņa mantas tika atrastas viņu hosteļu istabā, un viņa mobilais telefons norādīja, ka tas pēdējo reizi bija aktīvs Bairona raga apkaimē. Viņa cepure vēlāk tika atrasta Telo pludmalē, un Google dati no viņa telefona parādīja, ka viņš bija nogriezies nepareizi pēc tam, kad tika izmests no bāra pārmērīgas alkohola lietošanas dēļ. Viņš vairākas reizes meklēja norādes savā telefonā, taču turpināja atmaldīties vēl vairāk, ejot pretēji norādēm, ko viņš saņēma. Viņš nonāca dziļi mežainā apvidū, brīžiem skrienot un pazaudējot savu cepuri, kad nogāja no takas. Viņa telefons tika izslēgts pulksten 1:02 naktī, un viņš vairs nekad nav redzēts. Meklēšanas darbi nav devuši rezultātus, un tiek piedāvāta $500,000 atlīdzība ikvienam, kurš var palīdzēt atrisināt viņa lietu. Ja jums ir papildu informācija par Teo lietu, lūdzu sazinieties ar Baironas Līča policijas departamentu pa tālruni 0266 859 499. 10. vietā. 32 gadus vecais Chads Gibsons pēkšņi pazuda 2015. gada 19. decembrī. Sākumā tika cerēts, ka novērošanas kameras ieraksti no Central Pub Newquay, Cornwallā, Anglijā sniegs pietiekamus pierādījumus, lai viņu atrastu. Taču tā tas nebija. Viņa ģimene norādīja, ka viņš pameta mājas ap pulksten 10:30 no rīta, viņa pazušanas dienā. Un novērošanas kameras ieraksti rāda, ka viņš gāja garām Frankija un Benija restorānam Austrum ielā, dodoties Trīsvienības ielas virzienā pulksten 17:10.
Šī attēla parāda viņa pēdējās zināmās kustības, un viņš vairs nekad nav ticis redzēts. Policija ir norādījusi, ka viņi vēlas aprunāties ar 2 vīriešiem, kuri redzēti kopā ar viņu ierakstā ap 17:10. Lai gan viņi nav nosaukti par aizdomās turētajiem, jo vēlāk viņi atgriezās bārā, pirms čets ap 18:00 devās prom viens pats. Vēlāk tika atklāts, ka Čadam neilgi pirms aiziešanas no bāra bija konflikts ar vīriešu grupu un ka viņi bija viņu nofotografējuši. Abi vīrieši, kas redzami video ierakstā, tika identificēti, un viņi tika izslēgti no aizdomās turēto loka. Tā kā netika atrasti nekādi papildu pavadieni vai pierādījumi, Devonas un Cornwalls policija ir lūgusi ikvienu, kam ir informācija par Čada lietu, sazināties ar varas iestādēm, zvanot uz ārkārtas tālruni 101. 9. vietā. 1990. gada 18. martā 2 vīriešiem izdevās ielausties Izabellas Stjuartes Gārdneres muzejā Bostonā un paveikt visdārgāko muzeja laupīšanu, kāda jebkad reģistrēta. Viņi aizbēga ar 12 meistardarbu glaznām, tostarp 3, ko bija glaznojis Rembrandts, un 5, ko radījis Edgars Degā. Pazudušo mākslas darbu vērtība tika lēsta ap $500 miljonu un tika izsludināta $5 miljonu atlīdzība ikvienam, kurš varētu palīdzēt policijai identificēt aizdomās turamos vai atrast nozaktās glaznas. Neskatoties uz šo milzīgo atlīdzību, neviens nekad netika arestēts, un neviena no glaznām nav atrasta. Dīvaini, bet muzeja video novērošanas ieraksti, kuros redzami abi laupītāji, kas apmeklē muzeju dienu pirms laupīšanas, tika publiskoti tikai 2015. gadā, 25 gadus pēc notikuma. Cerams, ka kāds atpazīs vainīgos un sazināsies ar policiju, lai viņi beidzot varētu tikt aizturēti. Ierakstos redzama arī sarkana hatchbeka tipa automašīna, kas domājams tika izmantota kā bēgšanas transportlīdzeklis. Un varas iestādes ir aicinājušas ikvienu, kas to atpazīst, pieteikties. Saskaņā ar apsargu, kurš tajā naktī bija dežūrā, abi vīrieši ieradās ģērbušies kā policisti un apgalvoja, ka reaģēja uz ziņojumu par traucējumiem muzejā. Tāpēc viņš viņus ielaida ēkā, nezinot, ka mazāk nekā pēc 24 stundām viņi nozags mākslas darbus vairāku $1 miljonu vērtībā. Viņi nekad neizrādīja nekādu ieroču, un policija par laupīšanu tika informēta tikai pēc tās izdarīšanas, kas laupītājiem deva pietiekami daudz laika, lai aizbēgtu. Nevienu aizdomās turamo nekad nav nosaukuši, un tas joprojām ir lielākais muzeja laupīšanas gadījums visā vēsturē. Numur 8. 2016. gadā Jaunzēlandes Oklendas pilsētas Avondēlas policija publiskoja novērošanas kameru ierakstus ar vairākiem aizdomās turamajiem, kuri apzaga bankas šajā apkaimē. Taču, neskatoties uz ļoti skaidrajiem ierakstiem, viņi nekad nav tikuši identificēti. Abas minētās laupīšanas tika izdarīti ar 4 mēnešu starpību vienā un tajā pašā bankā. Pirmais notika tajā gada 11. decembrī. Pirmais laupītājs aplaupīja West Forest Credit Union filiāli Great North Road ielā, un tajā brīdī ēkā atradās vairāki cilvēki. Viņi centās pēc iespējas labāk aprakstīt vīrieti policijai, taču viņš bija paslēpis savu seju aiz apģērba un nebija atpazīstams. Tomēr tika pamanīts, ka viņam uz sejas bija plāksteri un roka bija iekārta lakatā. Liecinieki arī ziņoja, ka viņš valkāja saules brīvus, lai slēptu savu identitāti. Viņš izmantoja rokas apsēju, lai paslēptu šaujamieroci, kuru izvilka pienākot pie kasiera. Un pēc tam, kad viņš bija savācis visu iespējamo naudu, viņš aizbēga kājām. 4 mēnešus vēlāk tā pati banka tika aplaupīta vēlreiz. 12. aprīlī vīrietis ar bandānu pār seju izmantoja to pašu darbības metodi un piegāja pie kasiera ar izvilktu šaujamieroci. Viņam bija arī saules brilles, taču joprojām nav zināms, vai tas bija tas pats vīrietis vai cits laupītājs. Pēc tam, kad viņš aizbēga no ēkas, viņa redzēja skrienam pa piebraucamo ceļu, kas atrodas blakus bankai, un viņu neizdevās atrast. Abas laupīšanas tika izdarīti mazāk nekā minūtes laikā, un policija ir norādījusi, ka šie gadījumi varētu būt saistīti, lai gan nav zināms, vai tas pats laupītājs uzbruka 2 reizes. Ja jūs atpazīstat vīriešus šajā video ierakstā, lūdzam sazināties ar Avondale krimināla izmeklēšanas nodaļu pa tālruni 09 21 38 448. Numur 7. Interneta baumu dēļ ir izplatījusies daudz nepatiesas informācijas par 31 gada vecā Keileba Paredika pazušanu, kurš pazuda Edmontonā, Albertā, Kanādā 2026. gada 31. maijā. Daži avoti kļūdaini apgalvo, ka viņš ir atrasts miris, taču pēc Edmontonas policijas dienesta ikdienas atjauninājumiem viņi joprojām aktīvi viņu meklē. Joprojām nav zināms, no kurienes radušās šīs nepamatotās ziņas, taču jāatzīmē, ka tās nav patiesas. Keilebs pēdējo reizi tika redzēts novērošanas kameru ierakstos, kad viņš ap 18:45 staigāja pa Tanager Close.
un tajā redzams, ka viņš to darot, skatās savā telefonā. Policija ir lūgusi apkārtnes iedzīvotājus pārskatīt savas drošības kameras ierakstus, ja nu tajos tajā dienā ir redzams Calebs, un cer, ka viņa tālākās kustības pēc šī pēdējā novērojuma palīdzēs noskaidrot viņa atrašanās vietu. Viņa ģimene ir norādījusi, ka viņš vienmēr uztur kontaktu ar viņiem, tāpēc viņa pazušana ir ļoti neparasta. Tas ir radījis bažas, ka tajā dienā ar viņu varētu būt noticis kas nelāks, taču šobrīd nav aizdomu par noziedzīgu nodarījumu. Video ierakstā Calebs ir ģērbies tumšā kapučakā, haki krāsas biksēs, melnā beisbola tipa cepurē un melnos apavos. Viņu raksturo kā brūniem matiem un lazdu krāsas acīm, augums 5 pēdas 9 collas. Viņi var atpazīt arī pēc pulksteņa tetovējumu uz labās apakšdelma un liesmas tetovējuma uz labā tricepsa. Nav zināms, kādi bija viņa plāni pirms pazušanas, tāpēc neviens nezina, kurā virzienā viņš devās pēc tam, kad pēdējo reizi tika redzēts video ierakstā. Ik viens, kam ir video ieraksti ar Calebu vai papildu informāciju par viņa lietu, aicināts sazināties ar Edmontonas policijas dienestu pa tālruni 78 042 345 67. Viņi var arī zvanīt uz numuru 37 no mobilā tālruņa. Numurs 6. Tika publiskots novērošanas kameru ieraksts pēc tam, kad pazuda 47 gadus vecais Joe Warrens, kurš 25. jūlijā tajā gadā nepārnāca mājās un kopš tā laika nav redzēts. Tajā laikā Joe dzīvoja Haknijā, Austrum Londonā, Anglijā, kopā ar savu māsu Roziju, kura kopš tā laika vairāk kārt ir vērsusies pie sabiedrības ar lūgumu sniegt informāciju. Viņi bija dzīvojuši kopā vairāk nekā 10 gadus, un viņa mēdījiem stāstīja, ka viņas brāli pēdējo reizi redzēja tajā gadā, 25. jūlijā, netālu no Maršgeitas tilta un Haknijas purviem ap 9:30 no rīta. Vēlāk izmeklētāji iegūtajos video novērošanas ierakstos redzams, kā Joe iznāk no saimniecības ēkas pie Maršgeitas tilta, un viņš izskatās pilnīgi mierīgs, ejot garām kamerai. Joprojām nav zināms, kur viņš devās pēc tam, un tāpēc policijai neizdevās viņu atrast. Viņi arī nav norādījuši, vai Joe lietā ir aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, un viņa ģimene izmisīgi meklē atbildes. Tika pārmeklētas vairākas teritorijas Austrum Londonā, un apkārtnes iedzīvotāji tika iztaujāti gadījumā, ja kāds būtu pamanījis Joe pēc pēdējās parādīšanās šajā video ierakstā. Taču nekādi turpmāki pavadieni nav saņemti, un viņa liktenis joprojām ir nezināms. Viņa ģimene ir izvietojusi plakātus vairākās vietās, lai pievērstu uzmanību viņa lietai, taču neviens nav nācis klajā ar papildu informāciju. Papildu meklēšanas darbi tika veikti Epingas mežā, taču bez rezultātiem. Joe māsa saka, ka viņam ir īsi brūni mati, kas augšpusē kļūst retāki. Viņš ir 6 pēdas un 3 collas garš, un viņam ir slaida ķermeņa uzbūve. Video ierakstā viņš ir ģērbies kamuflāžas jakā, zaļās biksēs un melnos sporta apavos ar baltām zolēm. Ja esat pamanījis Joe, vai zināt, kur viņš varētu atrasties, lūdzu zvaniet uz ārkārtas tālruni 101, lai sniegtu informāciju. Norādot lietas numuru 23 MIS 025 447. Numur 5. Aptuveni 6:00 no rīta 2028. gada 9. maijā kāds vīrietis vilcienā no Stokvelas Londonā piedzīvoja šausminošu incidentu, kas joprojām nav atrisināts. Viņš policijai pastāstīja, ka pie viņa pienāca 2 vīrieši, kuriem acīmredzami bija ļauni nodomi. Viens no vīriešiem pēkšņi sagrāba viņa somu, kuru viņš bija nolicis blakus esošajā sēdeklī, taču viņš to uzreiz atguva, jo tajā atradās vairākas viņa personīgās mantas. Abi laupītāji to neuztvēra labi un uzbruka viņam ar stikla pudelēm. Kautiņš pārgāja uz platformu Londonas Viktorijas stacijā, un abi uzbrucēji bija spiesti bēgt, jo sāka pulcēties liels cilvēku pūlis. Cietušais tika nogādāts tuvējā slimnīcā, kur viņam sniedza palīdzību traumu dēļ, tostarp lausta žokļa un galvas plēstu brūču dēļ. Novērošanas kameras fiksēja abus laupītājus, kad viņi pameta staciju, un attēli ir nodoti sabiedrībai, ja kāds atpazīst kādu no šiem 2 vīriešiem. Viens ir ģērbies zaļā sporta tērpā, bet otrs valkā melnu sporta džemperi ar kapuci, melnas džinsas un melnus zābakus. Ir publiskoti arī novērošanas kameru attēli no cita incidenta, kas notika Oxford Circus metro stacijā 2028. gada 8. martā. Aptuveni 15:15 tajā dienā 2 vīrieši mēģināja atņemt vīrietim telefonu, kad viņš izkāpa no vilciena. 2 Lielbritānijas transporta dienesta darbinieki bija notikušā liecinieki un konfrontēja abus vīriešus, taču viņi tika piekauti un vainīgie veiksmīgi aizbēga. Video novērošanas attēli, kuros redzamas viņu sejas, ir publiskoti. Ik viens, kam ir informācija par kādu no šiem noziegumiem, tiek aicināts zvanīt uz Crime Stoppers pa tālruni 08 155 5111. 0800 555 111.
Numur 4. 2026. gada 9. jūnijā policija Frodšamā, kas atrodas Čelsijā, Anglijā, publiski lūdza sniegt informāciju par 71 gada vecā Pītera Konveja pazušanu, kura ģimene arvien vairāk uztraucas par viņa drošību un labsajūtu. Pīters devās no Erndeilas Draiva apkaimes Frodšamā Sutton Vīveres virzienā. Kad viņš tajā vakarā neatgriezās mājās, viņa ģimene sāka uztraukties un sazinājās ar policiju. Tiek uzskatīts, ka viņš vēl pārvietojās kājām, kad pazuda, taču apstākļi ap viņa pazušanu joprojām ir noslēpums. Nav atrasts nekas, kas norādītu, kurā virzienā viņš devās pēc tam, kad viņa fiksēja novērošanas kameras. Tāpēc policija ir lūgusi ikvienu, kurš tajā dienā redzēja Pēteri, sazināties ar viņiem. Ja viņi spēs apstiprināt viņa klātbūtni citā vietā vēlāk tajā dienā, viņi iespējams varēs izveidot viņa pārvietošanās laika grafiku tajā dienā. Un cerams, ka tas palīdzēs atrast Pēteri un atvest viņu mājās pie ģimenes. Arī viņa ģimene ir tieši vērsusies pie viņa, lūdzot sazināties ar viņiem un paziņot, ka ar viņu viss ir kārtībā, ja tā tas ir. Video ierakstā viņam mugurā ir pelāks tēkrakls, melna pufīga jaka, zilas sporta bikses, pastaigu apavi un uz muguras mugursoma. Ikviens, kurš ir redzējis Pīteru, tiek aicināts sazināties ar Češīras policiju, zvanot pa tālruni 101 un norādot lietas atsauces numuru IML 234 6179. 3. Aizdomās turamais ir arestēts lietā par 24 gadus vecās Ališijas Apostolofas Bojerenas pazušanu, kura pazuda no Dārhamas, Anglijā 2022. gada janvārī, taču viņa nekad nav atrasta. Tajā laikā viņa dzīvoja Eštonā pie Lainas, Tamessaidā, Lielajā Mančestrā, un 2022. gada 14. janvārī viņu savāca vīrietis, kurš brauca ar zelta krāsas Volkswagen Passat sedanu. Pēc tam viņa tika redzēta novērošanas kameru ierakstos ASDA lielveikalā kopā ar vīrieti, kurš domājams bija minētās automašīnas vadītājs. Ierakstā redzams, kā viņa aplūko vairākas preces veikala plauktos, turot rokās zaļu iepirkumu groziņu. Vīrieša seja bija aizsegta ar cepuri un medicīnisko sejas masku, tāpēc viņa nevarēja identificēt, jo viņa seja nekad nebija skaidri redzama. Abi izmantoja Alīsijas bankas karti, lai samaksātu par pirkumiem, un pēc tam tika redzēts, kā viņi aiziet. Liecinieki paziņoja, ka viņa tika redzēta tajā pašā automašīnā, kad tā tika vadīta no Glossopas uz Chapelle-le-Fritā, Derbišīrā. Viņa tika izsludināta par pazudušu pēc tam, kad nebija sazinājusies ar ģimeni. Un izmeklēšanas laikā policija viņas lietu pārkvalificēja par slepkavības izmeklēšanu, lai gan Alīsija vēl nebija atrasta. 2022. gada martā tika arestēts vīrietis vārdā Deivids Aleks Teilors, taču viņš tika atbrīvots pret drošības naudu. Viņu atkārtoti apcietināja tikai 2024. gada martā, un pašlaik viņš joprojām gaida tiesu. Viņš nav atzinis savu vainu, taču viņam ir arī izvirzīta apsūdzība par uzbrukumu policistam, kamēr viņš 2024. gadā atradās ieslodzījumā Franklīnas cietumā. Ikviens, kam ir papildu informācija par Alīsijas lietu, piemēram, papildu video novērošanas ieraksti no tās dienas, aicināts sazināties ar policiju, zvanot pa tālruni 101. Visas saņemtās norādes tiks pārbaudītas. Numur 2. 41 gada vecā Sarma Heslopa, kura nāk no Southamptonas, Anglijas, pazuda 2021. gada martā, kad viņa atradās uz katamarāna Siren Song, kur viņa un viņas draugs Ryans Bains strādāja kā pavāri. Viņas pazušanas laikā katamarāns bija devies uz Virģīnu salām, un 7. martā viņi tika redzēti vakariņojam St. Jonas salā. Viņiem vajadzēja būt atpakaļ uz katamarāna līdz 22:00 Covid-19 ierobežojumu dēļ. Bet pēc Rājana teiktā, viņi atgriezās daudz agrāk. Viņš policijai teica, ka Sarma jau bija aizmigusi līdz 10:00 vakarā, un kad viņš pārbaudīja viņu vēlreiz 2:30 naktī, viņa vairs tur nebija. Viņš informēja policiju, kas viņam lika sazināties ar krasta apsardzi, taču viņš nek izdarīja tikai tajā dienā 11:45. Tas nozīmē, ka kopš Sarmas pazušanas bija pagājušas 9 stundas, kas izraisīja aizdomas Sarmas ģimenē. Dīvaini, ka katamarāns nekad netika pārmeklēts, lai gan policija kādā brīdī uzkāpa uz tā klāja. 9 dienas vēlāk kāds vīrietis no St. Jonas sazinājās ar policiju, lai ziņotu, ka viņš bija dzirdējis kliedzienu no tās vietas, kur naktī, kad pazuda Sarma, bija pietauvots katamarāns. Un lietā iesaistījās FIB. Tad tika publiskots novērošanas kameru ieraksts, kurā redzams, kā pāris pamet restorānu, un viņas ģimene norādīja, ka šajā ierakstā viņa ir ģērbusies citās drēbēs nekā tās, kuras aprakstīja liecinieki, kas viņu redzēja pēdējo reizi. Neviena nekad nav nosaukuši par aizdomās turamo Sarmas lietā, taču daudzi cilvēki uzskata, ka Ryans zina vairāk, nekā viņš atklāja.
Tas ir saistīts ar lielām laika atšķirībām starp brīdi, kad viņa pazuda, un brīdi, kad Ryans ziņoja par to krasta apsardzei. Ryans nekad nav ticis oficiāli nopratināts policijā, un joprojām nav skaidrs, vai viņš ir atbildīgs par viņas pazušanu. Ik viens, kurš var sniegt papildu informāciju par Sarmas lietu, tiek aicināts zvanīt uz Crime Stoppers ASV Virģīnu salās pa tālruni 800 222 8477. Pirmajā vietā. Edmontonas policijas dienests ir publiskojis laika grafiku par to, kas ir zināms par 24 gadus vecās Natanis Morasti pazušanu, kura ir Pītera Balentāina krievu nācijas locekle, kas atrodas Prince Albertā, Ziemeļa Saskačevanā. Viņas pazušanas brīdī 2025. gada 9. maijā viņa apciemoja draugus Edmontonas pilsētā un bija tur ieradusies kopā ar vairākiem citiem draugiem. Natanis tika redzēta novērošanas kameru ierakstos 5. maijā tajā gadā, kad viņa apmēram 1:30 naktī izgāja no Continental Inn viesnīcas. Viņa aizbrauca ar savu automašīnu Hyundai Tucson, kuru pēc 8 minūtēm redzēja atgriežamies pie viesnīcas. Viņa atkal aizbrauca pulkstens 2:37 naktī un tika redzēta 7-Eleven veikalā 156. ielā un 107. avēnijā, no kura viņa aizbrauca pulkstens 2:55 naktī. Tiek uzskatīts, ka pēc tam viņa brauc cauri Edmontonas, Sherwoodas parka, Bakleikas, Nordagas un Lake Louisas apgabaliem. Un 6. maijā viņas automašīna tika pamanīta braucot cauri Britu Kolumbijai. Nākamajā dienā tā tika pamanīta uz prāmja, kas devās uz Nanaimo, un 10. maijā automašīna tika aizvesta atpakaļ uz Edmontonu. 12. maijā tā tika redzēta Lloydminsterā, un 3 dienas vēlāk tā tika atrasta pamesta un pārkrāsota Jamesa Smitha Cree nācijas teritorijā Saskačevanā. Transporta līdzeklis un apkārtējā teritorija tika pārmeklēta, taču nekādas Natanisa pēdas netika atrastas. Kopš tā laika viņa nav sazinājusies ar savu ģimeni, un policija ir paziņojusi, ka viņi uzskata viņas pazušanu par aizdomīgu. Ik viens, kurš zina, kur atrodas Natanis, vai var sniegt papildus informāciju izmeklēšanā par viņas lietu, aicināts sazināties ar Edmontonas policijas dienestu pa tālruni 7 804 234 567.